Zižļu piecinieks taisnā pozīcijā. Kad zižļu piecinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt pilns ar dinamiku, izaicinājumiem un veselīgu konkurenci. Šis būs laiks, kad tev būs jāiesaistās dažādās situācijās, kas pieprasīs tavu enerģiju un spēju rīkoties. Tas būs izaicinājumu gads, bet tieši caur šiem izaicinājumiem tu vari augt un attīstīties. Attiecībās šī kārts var norādīt uz brīžiem, kad var rasties domstarpības vai cīņa par savu vietu un viedokli. Ja esi attiecībās, tas var būt gads, kad jums abiem būs jāiemācās labāk saprast vienam otru vajadzības un vēlmes. Konflikti var būt veselīgi, ja tos risina ar cieņu un vēlmi saprast. Ja esi viena, zižļu piecinieks norāda, ka tev var būt daudz iespēju satikt interesantus cilvēkus, bet tas prasīs spēju izcelties un būt pārliecinātai par sevi. Konkurence šajā gadījumā nav slikta, jo tā liek tev parādīt savu unikālo būtību. Darbu un finanšu jomā šī kārts simbolizē konkurenci un iespējas pierādīt sevi. Iespējams būs situācijas, kurās tev nāksies sacensties ar citiem, bet tas var radīt lieliskus panākumus, ja saglabāsi koncentrēšanos un mērķtiecību. Finansiāli tas var nozīmēt, ka tev būs jāstrādā nedaudz vairāk, lai sasniegtu savus mērķus, bet gala rezultāts būs tā vērts. Un zini, zižļu piecinieks tev atgādina, ka dzīve ir kā sporta spēle. Reizēm ir jāiesvīst, lai izcīnītu uzvaru. Šogad nepalaid garām iespēju pierādīt sev un citiem, cik stipra un motivēta tu esi. Zižļu piecinieks apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu piecinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz konfliktiem, kas vairs nav produktīvi, vai situācijām, kurās trūkst skaidrības un virziena. Tas var būt laiks, kad tev būs jāizvērtē, vai tev ir vērts turpināt cīnīties, vai arī labāk piekāpties un atrast kompromisu. Attiecībās šī kārts var liecināt par nesaskaņām, kas rada vairāk stresa nekā risinājumu. Ja esi attiecībās, iespējams, jums būs jārisina jautājumi, kas saistīti ar nevajadzīgiem konfliktiem vai pārpratumiem. Tas būs gads, kad būs svarīgi mācīties klausīties un saprast vienam otru, lai izvairītos no liekas spriedzes. Ja esi viena, apgrieztais zižļu piecinieks var norādīt uz to, ka tev ir jāskatās, vai neizveido konfliktus tur, kur tie nav nepieciešami. Varbūt ir laiks pieņemt mierīgu pieeju un ļaut lietām attīstīties pašām no sevis. Darba un finanšu jomā šī kārts var liecināt par situācijām, kurās konflikti vai neorganizētība kavē progresu. Tas var būt laiks, kad tev būs jāatrod veids, kā pārvarēt šķēršļus un atrast skaidrību savā rīcībā. Finansiāli tas norāda uz nepieciešamību būt uzmanīgai un neļauties impulsīviem lēmumiem, kas varētu radīt papildus problēmas. Un atceries, apgrieztais zižļu piecinieks tev saka, ka ne katru cīņu ir vērts cīnīties. Kā saka, reizēm vislielākā gudrība ir zināt, kad izkāpt no cīņas ar eleganci. Šogad fokusējies uz to, kas patiešām ir svarīgs un pārējais pats atrisināsies.